Ēdis, Lukas, Džeki, šodien pirmajā braucienā piedzīvot neveiksmi. Varbūt izstāstiet mazliet vairāk par sezonas sākumu, par pašu braucienu un kā te gāja trasē. Sezona kā tā sākums sacensībās nav iesācies baigi labi, bet pats sagatavošanās periods bija ļoti labs un ļoti veiksmīgs. Tomēr Norvēģijā mums sanāca tā, ka ļoti neveiksmīgs kritiens, dabūja traumu tieši es un tā teikt, mēs esam cīnījušies gan Norvēģijā, gan šeit ar to traumu un es domāju, tas ļoti ir atspoguļojies uz sacensībām. Bet labā ziņa tāda, ka tagad jūtos labi, šodien es jūtos labi. Sanāca izlaist vairākus braucienus šeit Austrijā, nobraucām mazāk nekā vispārējie, bet es domāju, skats uz nākotni būs labs. Jā, protams, varētu piekrist savam pārniekam Lukasam, kad tas sezonas sākums nav tāds, kā gribētos, bet jā, muguras trauma tomēr nav tā lieta, ar ko var baigi jokoties, un līdz ar to arī šonadēļ sanāca ļoti limitēts treniņu braucienu skaits, tikai 4 braucieni aizvadīti. Un, mēģinājām izspiest maksimumu no tā, kas bija. Diemžēl sanāca, kā sanāca. Mēģināsim labot, analizēt kļūdas, un tad jau tiksimies Oberhofas trasē. Un cerams daudz ar labākiem rezultātiem. Labi, Džeki, pilnās burās uz nākošo kausu. Tieši tā. Paldies!